Es gribu jūs visus šodien tomēr apsveikt ar to, ka Donalda Trumpa lielā apņēmība iznīcināt vienu no pasaules civilizācijām vai konkrēti Irānas tautu tomēr ir izrādījies blefs. Stundu pirms Donalda Trumpa noteiktā termiņa tomēr ir sākts pamieru sarunas. Manuprāt, tas ir pozitīvi, jo būsim godīgi, masveidīga agresija pat pret valsti, kuras darbība pasaulē ir bīstama, demokrātiskā pasaulē nav pieņemama. Ir jābūt citiem instrumentiem, ar ko šo valsti ierobežot. Taču šajā kontekstā ir kāda cita ziņa, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtiska. Vācija nu pat ir paziņojusi, ka no 1. janvāra attiecībā uz personām, kuras ir militārajā dienesta iesaukšanas vecumā, ja šīs personas vēlēsies izbraukt no valsts ilgāk par 3 mēnešiem, tad personām būs jābrīdina attiecīgās iestādes. Ko tas nozīmē? Vācija ir sapratusi, ka ir jāgatavojas iespējamai savas valsts aizsardzībai. Tas nenozīmē, ka obligāti būs karš, bet tas nozīmē to, ka tikai tad tu vari cerēt, ka tev neuzbruks, ja tu pats esi spēcīgs. Bet kas notiek Latvijā? Vai Latvijā attiecībā uz militārajiem jautājumiem mums ir nozīmīgs progress, īpaši pēdējo 3 gadu laikā? Manuprāt, nē. Par progresīvo aizsardzības ministru Andru Sprūdu dažreiz tiešām rodas iespējas, ka viņš ir kaut kāds mūsu nedraugu vai ienaidnieku aģents, jo tik mērķtiecīgi imitēt darbību, neko nedarīt un faktiski radīt sajūtu, ka Latvija aizsardzības jomā uz neko nav spējīga, kā tas ir izdevies progresīvo un Andra Sprūda valdīšanas laika aizsardzības ministrijā, manuprāt, vienkārši nav pārspējami. Neefektivitātē progresīvie nav pārspējami. Un tas Latvijai ir ļoti bīstami. Labā ziņa – šogad ir vēlēšanas. Un es tiešām ceru, ka Latvijas sabiedrība ir pietiekami gudra, lai šādai pieejai, šādai politikai pateiktu skaidru nē rudenī gaidāmajās vēlēšanās.